2 apmēram varētu būt pa vidu ar pārtraukumu un norisināties šis šodienas seminārs. Tā kā veiksmi visiem, izturību, un es pārvietojos pie Zooma un dodu vārdu tālāk lektorei. Paldies! Jā, labdien visiem vēlreiz. Nu, interesanta gan situācija. Jūs, laikam, cik saprotu, vīriešus savā biznesā nelaižat. Jā, tā izskatās, jā. Nu, tiešām man ir dažādas bijušas auditorijas dažādiem biznesa veidiem, bet tā, ka 100% tikai sievietes biznesā, nu gan laikam pirmo reizi. Jā, mēs laikam esam tās stiprākās, tā varētu teikt, jā. Nu skaidrs, un jā, nu tad jūs esat tās smadzenes, ja, kas to fizisko darbu vada, tā var saprast, ja. Jā, nu tad šodien parunāsim tiešām par tādu lietu, kā mārketingu pārdošanu, kas ir daļā no uzņēmēja darbības, nu kā es vienmēr uzsveru, ka, nu tā galvenā daļa. Jā, nu mūsu šīs dienas darba plāns ir sadalīts 2 daļās, tātad pirmā daļa, apmēram līdz 12:15, tad ir kafijas pauzīte, un tad otrā daļa. Ja? Tātad centīsimies iekļauties šajās robežās, ja? Bet godīgi sakot, man patīk, kad šādi semināri noris diskusijas veidā. Jā, jo mēs neesam ļoti daudz, droši varat uzdot uzreiz man jautājumus, un es arī centīšos atbildēt. Tātad nedaudz par sevi. Jā, nu tas tur tie amata nosaukumi man ir ļoti vareni un gari. Jā, tad ekonomikas zinātņu doktore, profesore, programmu direktore un Latvijas tirgotāju asociācijas domes locekle. Bet, godīgi sakot, nu, akadēmiskajā darbā es esmu pēdējos tikai gadus, nu, gan daudz, ja, bet vairāk kā 27 gadus es pati esmu strādājusi gan pārdošanā, gan mārketingā. Nu, mārketings pie mums Latvijā ienāca tikai kaut kur 90. gadu beigās, tikai 2000 gadu sākumā, kad es atceros, kad mans tā laika uzņēmuma īpašnieks teica, ka tādas muļķības viņa uzņēmumā nevajag, ja, un tad, kad mēs iestājāmies lielā starptautiskā uzņēmumā un paprasīja izstrādāt mārketingu stratēģiju, tad viņš bija šausmās. Es saku, es sen esmu viņu izstrādājusi. Jā, par mani varat arī palasīt un paskatīties manā mājaslapā. Jā, tur ir gan manas intervijas, gan zinātniskās publikācijas, ja, gan arī dažādi informatīvie materiāli, gan video materiāli, tā kā, ja kaut kas interesē, droši varat ielūkoties manā mājas lapā. Par to, ko es stāstīšu. Jā, varbūt tas pamats ir tiešām tāds akadēmisks, ja, un es mēģināšu izskriet cauri visam mārketingam, pieskaroties arī pārdošanai, bet es centīšos gan katru šo pamatlietu arī pastāstīt no praktiskā viedokļa. Jā, varbūt vienīgais, ka man nav praktiski padomi vai praktiski piemēri, kas saistīti ar zirgiem, jo tiešām šī joma man bija tāds pilnīgs jaunums. Jā, es mēģināju iegūt informāciju, skatījos un meklēju internetā. Bet, kā es vienmēr saku, mārketingā un pārdošanā produkts nav galvenais, ja, jo mēs varam runāt par produktu kā produktu vispār, ja, nevis konkrētu produktu, jo nav tādas nianses, kas varbūt atšķir ļoti vienu produktu no otra, jo tie pamatprincipi mārketingā un pārdošanā ir ļoti līdzīgi visiem produktiem, visiem pakalpojumiem, tāpēc es mēģināšu ar saviem piemēriem pastāstīt, ja, tātad šo akadēmisko zināšanu pamatus,
bet jūs, es ceru, no tā izlobīsiet kaut ko sev un paņemsiet sev priekš saviem produktiem, saviem pakalpojumiem. Jā, nu redzam, saturs es tā arī iešu cauri, ja tad ātrumā nedaudz ieskicēšu par mārketingu kā tādu un mārketinga attīstības virzieniem mūsdienu. Tad ļoti svarīga lieta ir zināšanas par tirgu un tirgus izpēti. Tad ķersimies klāt mārketinga galvenajiem 4 uzdevumiem, jeb tā saucamajam mārketinga miksam. Nu, un, protams, nobeigsim ar mārketinga komunikāciju un arī, ja būs kaut kādi jautājumi, tā tad arī ar diskusiju. Par attīstības virzieniem. Es izvēlējos tādus 4, bet 3 būtiskākos mārketinga attīstības virzienus. 4, tāpēc, ka gribējās pieminēt, jā, ka tiešām mārketings mūsdienās aiziet uz digitālo vidi, ja tad viss notiek internetā, bet nu to es esmu caurvījusi ja visam stāstam un to arī pieminēšu, bet šeit es tādas 3 būtiskākās lietas, kuras tad mūsdienās ļoti tiek izmantotas, tātad sociālais mārketings, vietas mārketings un attiecību mārketings. Jā, nu tātad nedaudz par šiem 3 attīstības virzieniem, kas varbūt arī kaut kādā jomā jums var noderēt. Pirmais - sociālais mārketings. Jā, nu tas nosaukums jau liekas ir tāds ļoti nopietnas, bet lai izstāstītu, ko nozīmē sociālais mārketings, pastāstīšu vienu tādu būtisku piemēru, kas varbūt arī bija tas pamats sociālā mārketinga izmantošanai un attīstībai pasaulē. Jā, nu tas tāds varbūt ļoti globāls piemērs pasaules kontekstā, bet tas parāda sociālā mārketinga būtību. Autobiznesā jau, es nezinu, pēdējos 50 gadus, es domāju, ka arī jūs redzat iet ļoti bēdīgi, ja, tad pēdējie paziņojumi par Volkswagen ražotņu slēgšanu un tā tālāk, bet es teiktu, ka pirmie tādi signāli par autobiznesu bija Amerikā. Tātad problēmas, un tieši Amerikas autoražotāji grūti pielāgojās patreizējiem apstākļiem un tā tālāk. Nu, ļoti tāds problemātisks uzņēmums viņiem bija Chevrolet. Chevroletu nopirka Fiat grupa, kas tā kā ir itāļu, bet, ja mēs paskatāmies, jau vairs autobiznesā vairs nav tādas nacionālas kompānijas, viņas lielākoties jau ir izveidojušās kā grupas ar ražotnē visā pasaulē, un īpašnieki jau vairs nav konkrētas valstis. Bet šeit ir ļoti interesanta situācija, ka pa Chevrolet vadītāju iecēla Itāli, kas amerikāņu mēdījos tika diezgan ķengāts, kā tu tagad atnāks Itālis, mācīs amerikāņiem, kas tiek uzskatīti par mārketinga un vispār uzņēmēju darbības teorijas, tādiem pamatlicējiem. Un tā ļoti negatīvi par viņu izteicās, bet cilvēks tā neņēma galvā laikam, tā mierīgi to uztvēra un sāka vadīt šo uzņēmumu. Un viņa rīcība bija ļoti interesanta. Viņš neveidoja amerikāņiem pieņemamās dārgās reklāmas kampaņas. Ja? Viņš neveidoja tur kaut kādus tiešām agresīvus mārketinga tad virzienus un trikus. Viņa galvenais tāds darbības virziens bija, viņš piedalījās ārstu bez robežām apmaksāšanā Āfrikas valstīs, jo tur tajā gadā, kurā no Āfrikas valstīm bija sausums un traģiska situācija un tā tālāk. Tad tur dažādi dzīvnieki pasaulē sāka izmirt, un viņi Chevrolet tieši apmaksāja šo dzīvnieku glābšanu un tā tālāk. Ja? Bet, ja paskatās uz uzņēmuma rezultātiem, kas visus iepriekšējos gadus bija lejupējoši, pēkšņi amerikāņi ieraudzīja, ka rezultāti sāk augt, ka automašīnas pārdošanas palielinās, un sāka pētīt, kas tad ir par iemeslu. Un iemesls
Ļoti vienkārši. Tas vidējais amerikānis atnāk no darba, nokrīt uz sava dīvāna, redz dažādos ziņu portālos, kas notiek pasaulē, kādas šausmas, Āfrikā mirst cilvēki, Āfrikā mirst bērni, izmirst dzīvnieki un tā tālāk. Jā. Nu, grūti jau piecelties no tā dīvāna un iet kaut ko darīt pašam, palīdzēt pasaulē. Ko viņš var izdarīt? Jā, bet manā vietā to Chevroletu izdarīs, es vienkārši nopirkšu to Chevroletu un tādā veidā apmierināšu savu sirdsapziņu. Ja? Un tas arī var teikt, nu, tāds no teorijas viedokļa pirmais mēģinājums ieviest sociālo mārketingu. Jā, tālāk jau ir ļoti, ļoti daudz pasaulē piemēru, kā sociālais mārketings attīstījās. Piemēram, lielais grants Coca-Cola mēģinot ieiet Indijas tirgu izgāzās ar ļoti lielu blīkšķi, jo arī mēģināja veidot dārgas, apjomīgas reklāmas kampaņas un tā tālāk. Bet es pat teiktu, pat tajā momentā Coca-Cola bija spiesta iziet no Indijas tirgus, nu, pat ar ļoti, ļoti lieliem zaudējumiem. Bet Pepsi-Cola, kas Indijas tirgo iegāja ar sociālo mārketingu, to izdarīja ļoti veiksmīgi un klusiņā. Jā, nu, ja mēs runājam par sociālo mārketingu, tad no vienas puses, jā, nu, mēs redzam, ka arī Latvijas uzņēmumi bieži vien tad piedalās dažādās talkās, arī iesaista savus klientus kaut kādos šādos sociālos pasākumos, ja, tad iet uz dzīvnieku patversmēm un tā tālāk. Jā, bet šeit gan gribētos vienu lietu tā ieskicēt, ka tomēr arī šie sociāli aktīvie pasākumi ir jāsaskaņo ar mūsu būtību, ko mēs daram. Ja? Lai nebūtu tā, ka jā, tas ir kaut kāds sociāls pasākums, bet ja tā būtība pilnīgi atšķirās no mūsu darbības sfēras un tā tālāk, ja? Nu, tad labāk ne. Šeit ir vienkārši jāsaprot, kas no sociālajiem pasākumiem atbilst mūsu biznesam. Jā, nu tiešām sociālais mārketings ir mūsdienu mārketinga sastāvdaļa, un to var ļoti veiksmīgi izmantot, un ticiet man, jebkurš klients, pircējs, ja, vai sadarbības partneris šo lietu novērtēs. Un tiešām ir pētījumi, jo ekonomika ir augšupejošāka, jo klienti vairāk pievērš uzmanību, cik sociāli atbildīgs ir uzņēmums. Ja, attiecībā gan pret klientiem, gan pret sabiedrību un vispārējo. Jā, nu, vēl viena tāda ļoti interesanta lieta, kurā virzienā attīstās mārketings, ir vietas mārketings. Vietas mārketingu mēs varam iedalīt divās daļās. Viena ir pašas vietas popularizēšana. Ja? Nu, piemēram, es šeit tādu ļoti interesantu piemēru esmu ielikusi, un man viņš ļoti patīk, un es taisot šo prezentāciju mēģinu atrast kaut ko līdzīgu Latvijā, bet nevarēju ātrumā izdomāt un atstāju šo pašu, ko es arī stāstu studentiem, kur, es nezinu, kaut kāds cik gadus 7 varbūt atpakaļ, ne jau laikam vairāk, es biju Normandijā, Francijā, un redzot šo situāciju, es biju tādā šokā, ka es pat to līdz šim brīdim nevaru aptvert, ja, kā var izmantot šādu lietu savas vietas popularizēšanā. Ja kāds no jums ir bijis Normandijā, ja zinat Normandijas piekraste, kur Otrā pasaules karā izsēdināja sabiedroto desantu, ja, no jūras, viņi tur no jūras desants un no gaisa tika izsēdināts. Ja, tā ir mūsdienās ļoti, varētu teikt, tāda zīmīga vieta, kur tiešām risinājās šie Otrā pasaules kara notikumi. Nu, tur ir tā piekraste sadalīta visi, ja, tad tur, kur izsēdās kanādieši, austrālieši, Lielbritānija un Amerika. Ja, Amerikas tā zona ir visvairāk, nu, tur tā kā
izveidota kā piemiņas vieta, un, cik es saprotu, tad, katra amerikāņa gandrīz pienākums reizi dzīvē aizbraukt uz šo vietu un noliekt galvu šo 1000 balto krustu priekšā. Jā, bet šeit no vienas puses, jā, tā ir piemiņas vieta, super, tur tiešām katru vasaru, visu gadu, bet vasarā, protams, vairāk iziet 1000 turistu cauri, jā, lai redzētu un noliektu galvu šo kritušo priekšā. Bet tie ciemi, kas ir tajā krastmalā, tiem ir paveicies. Ja, tie turistu 1000 iziet cauri. Ja? Bet tie, kas ir kādus kilometrus no šīs piekrastes, tiem nekā, tiem jācīnās pašiem. Vienam ciematiņām paveicās. Izrādās, metot ārā desantu, viens izplitnlēcējs aizķērās aiz baznīcas torņa. Ja? Te tā grūti redzēt, tā ir ar telefonu fotografēta man fotografija. Un tajā baznīcas tornī nokarājās tur vairākas stundas, tad vācieši viņu nomakšķerēja, viņš bija gūstā, no gūsta bēga, atgriezās karot un cik es saprotu, kaut kur 80. gados ir nomiris. Ja? Viņš ir goda pilsonis šai ciematiņai, uz tās baznīcas ir viņa manekens, tur iekšā ir muzejs, apkārt ir visi desanta muzeji, kafēnīcas un tā tālāk. Un braucot pa piekrasti, ja visur ir lieli uzraksti, ja, ka tur ir galvenais desanta centrs ar galvenajiem notikumiem. Un, protams, ka tie visi 1000 turistu, kas brauc pa piekrasti, iegriežās šajā ciematiņā, ja tur, protams, paēt, kurš pārguļ un tā tālāk, apmeklē visus muzejus un tad atgriežās piekrastē un iet tālāk. Ja domājieties, ka viens ciematiņš dzīvo, un es domāju, ka tuvākajos 100 gadus un vairāk dzīvos no viena cilvēka 2 stundu nelaimes, kas pakarājās pa viņu baznīcas tornī. Ja? Es biju tādā šokā skatoties uz šo fenomenu, ja, ka tādu vienkāršu situāciju, varbūt cilvēka traģiskākos dzīves mirkļus, ciemats izmanto kā savu, ja, galveno tādu atribūtu savam vietas mārketinga veidošanai. Es teiktu, ka katrā vietā, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam, mēs varam atrast. Ja, es nesaku šādus traģiskus momentus, bet lietas, par kurām mēs varam citiem pastāstīt. Un liekas, kas tad manā ciemā notiek? Manā ciemā nekas nenotiek. Esat noteikti skatījušies raidījumu Te notika, ja? Tā viņš saucās pareizi Latvijas televīzijā pirmajā. Tas notika šeit pareizi, jā, tas nosaukums. Ja? Redziet, kādas visādas lietas šie vēsturnieki atrada jau un pastāstīja un tā tālāk. Tāpēc jāizmanto savas vietas popularizēšanai, ir šādas lietas jāizmanto. Jā, un otra lieta ir vieta kā produkta virzītājs. Ja? Es te ieliku Valmieru muižu, ja, tas arī tāds Latvijas līmenī ļoti zīmīgs piemērs, ka šī vieta, ja, radīja produktu. Ja, es domāju, arī varbūt esat bijuši kādā ekskursijā Valmieru muižā, viņi labprāt uzņem viesus un tā tālāk, ja, tad viņiem bija šī vieta un viņi domāja, kā šo vietu izmantot. Ja, tālāk produktu attīstībai. Un, ja tiešām no teorētiskā viedokļa paskatās, tad vēl gadus 10-15 atpakaļ ļoti zīmīgi bija veidot zīmolus, produkta zīmolus, tādus kosmopolitiskus, kas nav piederīgs kultūrai, vietai un tā tālāk. Tad mūsdienās iet viss pretējais. Mēs uzsveram to, kas mūsu vietā ir īpašs, kas mūsu vieta atšķir no citām vietām un izmantojam sava produkta, sava zīmola, sava pakalpojuma, ja, tālākai popularizēšanai. Tātad lepojamies ar to, no kurienes nākam, stāstam par to, no kurienes nākam, un ticiet man, arī citi to noteikti novērtēs. Un trešais
par ko es gribētu šodien vēl pastāstīt, ir attiecību mārketings. Arī, es teiktu, salīdzinoši jauna lieta, salīdzinoši no mārketinga attīstības vēstures. Ja, kā es tikko jau minēju, par zīmoliem, kad 10-15 gadus atpakaļ ļoti izteikti bija šie kosmopolitiskie zīmoli bez kultūra vēsturiskās piederības, tad arī var teikt, ka visa mārketinga komunikācija, tai skaitā reklāma, vairāk bija orientēta pierunāt kādu kaut ko nopirkt. Ja? Man ir vislabākais, man ir foršākais, man ir superpiedāvājums un tā tālāk. Nāciet, pērciet. Tad kaut kur tiešām 10 plus mīnus gadu atpakaļ, var teikt, ka viņi tika uzskatīti par šī virziena pamatlicējiem, ja, tādi divi kungi, Daniels Kānemans un Ričards Tālers, kas lika pamatus tā saucamai uzvedības ekonomikai. Tātad saprast patērētāja lēmuma pieņemšanas būtību un, ja, tātad nevis pierunāt noteikti kaut ko nopirkt, bet sadraudzēties. Ja, tad sadraudzēties ar šiem cilvēkiem un veidot attiecības. Un tad, kad runāsim par komunikāciju, es vēl pie šī atgriezīšos, bet šī tiešām ir tāda mūsu mārketinga, mūsdienu mārketinga tā pamatbūtība. Tātad nevis par visām varām pierunāt kādu nopirkt, bet mēģināt, ja, ar viņu sadraudzēties, viņam stāstot, atkal atgriežamies gan sociāli atbildīgi par to vietu, no kurienes mēs nākam, veidot ar viņu attiecības. Ja, tad veidot, ja, šo ilgtermiņa sadarbību, un ja arī viņam mūsu produktu vai pakalpojumu nevajadzēs, viņš būs tas, kurš, piemēram, ja kāds viņam blakus jautās vai ieminēsies, ja es tur, piemēram, labprāt, ja, tad izjautu ar zirgiem vai vēl kaut kur, es taču zinu, jā, es tur sekoju, tur, piemēram, sociālos tīklos tam un tam, es tur dzirdēju to un to stāstu. Un šai mārketinga būtībai ir daudz, daudz lielāka vērtība nekā dārgai reklāmas kampaņai. Ja? Protams, uzņēmumi arī mūsdienās vēl veido šīs kampaņas un tā tālāk, ja? Bet bieži vien šai klusajai, ārpusi skaļi neizskanējušajai, ja? Tātad komunikācijai ir daudz lielāka vērtība nekā šiem dārgajiem reklāmas projektiem. Ja tātad veidot attiecības, ja tas ir akadēmiski, tātad tas saucās, kā es teicu, tā ir uzvedības ekonomika. Jā, es runājot tālāk par komunikāciju, vēl pie šiem abiem kungiem atgriezīšos, ja tad viņi ir izpētījuši ļoti daudzas lietas, tai skaitā, kā tas patērētājs pieņem lēmumu, ja par labu konkrētam precei vai pakalpojumu. Labi, tātad par tādiem būtiskākajiem mārketinga attīstības virzieniem esmu pastāstījusi, iesim tālāk. Ar ko tad viss mārketings sākās? Mārketings sākās ar informāciju. Ja kas bieži vien tiek piemirsta un liekas, ka, ja es tur tiešām tās sociālos tīklos likšu tur to informāciju, veidošu reklāmas, ja, ka tas pircējs jau mani saredzēs un tā tālāk. Bet es teiktu, ka mārketinga tomēr tā aizberga lielākā daļa ir tieši informācijas iegūšana. Es domāju, ka arī jūs esat dzirdējuši šo slaveno teicienu, ka karā uzvar nevis tas, kuram ir labāki ieroči, bet tas, kuram ir labāka un vairāk informācijas. Jā, šeit tīri tiešām akadēmiski, lai varētu saprast, ja, kā tad tas mārketings veidojās, ja tad mums ir šī nozare, ja, kur ir apkopot visi šie uzņēmumi, kas darbojās konkrētā jomā. Cik es saprotu, tad nedarbojās man lāzerīts.
Ir gan kaut kur ir. Jā, tātad rekur ir pircēju kopums. Jā, tad galvenais mēs gribam kaut ko pārdot, pretī saņemt vai nu barterdarījumu vai arī naudiņu, bet mārketings, tāpēc es ļoti cienu latviešu valodu, bet ir lietas, kuras īsti latviešu valodā nevar tulkot. Un viens vai drīzāk nav neviens iztulkojis, un viena lieta ir mārketings. Jā, bieži vien latviešu valodā mārketingu tulko vai nu pa tirgvedību vai tirgzinību, bet abas šīs lietas kopā veido mārketingu. Ja, tad mārketings ir nedaudz plašāks. Ja, tad mēs no nozares, lai pārdotu labāk precīti, veidojam šo tirgvedību, jeb preces virzību tirgu, bet, lai šo mēs varētu veiksmīgi izdarīt, ja, mums ir jāveic mājas darbiņš, kas ir tirgzinība, jeb zināšanas par tirgu. Mums ir jāiemācās iegūt informāciju, ja nevis ar mārketinga komunikāciju šaut mežā, ja, ar cerību, ka trāpīsim, bet tomēr to darīt mērķtiecīgi. Protams, mēs varam veidot sociālo profilu un sniegt informāciju, ja, mēs varam pasūtīt reklāmas un tā tālāk, bet, jā, protams, arī šeit var būt situācija, kad mēs to izdaram veiksmīgi, ja, kad mums izdodās trāpīt naglai uz galvas un reklāma nostrādā, un sociālos tīklos mums ir daudz sekotāji, bet tomēr, kā es studentiem bieži saku, jā, Lasvegasā, protams, arī no tiem visiem, kas tur miljoniem brauc paspēlēt kazino, ir viens, kas to miljonu vinnē, ja? Bet cik miljonu zaudē, ja? Tāpēc labāk mēģināt tomēr iegūt šo informāciju par tirgu, ja, papētot tirgu, ja nevis mēģināt, kā es teicu, šaut mežā. Jā, nu tā tad mums tiešām informācija ļauj galvenokārt saprast, kas notiek tirgu, ja, kādas izmaiņas notiek arī ne tikai ārējās, bet arī iekšējās, tātad uzņēmuma, dažādas skatāmies, ja, kad mēs darījām to, kas mums sanāca, ja, kas ietekmēja konkrētu rezultātu, vai tas bija nejaušība, vai tiešām mūsu kaut kādas rīcības sekas, tad nākošā reizē mēs jau varēsim labāk saprast, ja, kā rīkoties. Ļoti svarīga lieta – konkurenti. Ja? Nu, cik es saprotu, tad jūs visi šeit esat viens otram konkurenti. Protams, kad nozares ietveros var ļoti labi arī sadarboties un katram meklēt to savu nišu, ja? Mācīties viens no otra, bet mēs to varam izdarīt tikai tad, ja mēs skatāmies, ja? Apkārt, kas notiek. Jā, nu, protams, tas mums samazina riska pakāpi un arī, protams, ļauj pieņemt šos izsvērtos lēmums, kā es teicu, nevis cerēt, ka es to kazino to miljonu vinnēšu, bet, nu, tiešām rezultāts būs, nu, tāds, kā es plānoju. Jā, nu, nedaudz šeit gan gribējās ieskicēt tādu lietu, ka mūsdienās ir pietiekoši daudz iespēju informāciju nevis apkopot kladītēs, ja kaut kādos pierakstos, kaut gan es bieži stāstot šo lietu atceros, tas bija 2008. gadā krīzes apstākļos, žurnālā Ieva gāja tāda rubrika sievietes, kas savu biznesu ir uzsākušas krīzes apstākļos un veiksmīgi to realizē. Katrā Ievā bija vai mēnesī reizi, laikam, bija šāds stāsts par šīm sievietēm. Un man ļoti, ļoti palicis atmiņā vienas sievietes stāsts par savu pieredzi, kad viņai jautā, nu kas tad ir tas iemesls jūsu tai veiksmē biznesā? Un viņas atbilde bija apkopot un izmantot visu informāciju. Un tad viņa tur tiešām bija ļoti aprakstījusi, ka viņa pat bija apguvusi dažādos kursos uzņēmējdarbību. Līdz tam viņa bija
Es pat tagad, man liekas, atceros, viņa bija strādājusi Air Baltica personāla daļas vadītāja un nostrādājusi no pirmās Air Baltica dibināšanas dienas, un viņa saka, es biznesā, vairs lielāku kompāniju Latvijā nav, manā jomā, es pa karjeras kāpnēm vairs kāpt nevaru, tad jāiet ārpus Latvijas, es to nevēlos, ja, gribu dzīvē kaut ko mainīt un uzsākt uzņēmēju darbību. Un viņi saka, es gāju dažādos kursos, lasīju grāmatas un tā tālāk, bet tad es sapratu, ka ļoti daudzas lietas, tā skaitā arī tieši mārketingā, kādā situācijā var darboties citādi nekā tas ir grāmatā rakstīts. Un tad viņi saka, ka es to visu informāciju mēģināju pierakstīt, apkopot, analizēt, ja? Un tad atradu risinājumus, kas ļauj tieši manam biznesam attīstīties. Diemžēl nezinu, vai viņai biznes uz doto momentu ir, ja, jo tas jau ir tiešām ļoti sen, cik jau 17 gadus jau atpakaļ, ja? Nē, mazāk. Jā, bet tas ļoti parāda to, cik svarīga ir informācija. Jā, protams, tad ienāca Latvijā digitālie risinājumi kā Excel un viss pārējais, bet mūsdienās ir ļoti daudz programmatūru, tā skaitā klientu attiecību vadības, CRM programmatūras, kuras ļoti veiksmīgi var izmantot. Jā, es, kad no biznesa aizgāju uz akadēmisko jomu, tas bija arī 2008. gadā, starp citu, man arī tieši krīze izjauca manu profesionālo darbību. Es toreiz biju lielā starptautiskā uzņēmumā par direktori veikalu tīkla, un šis uzņēmums nolēma 2008. gadā iziet no Latvijas tirgus, tā es arī aizgāju uz akadēmisko jomu. Bet es jau tajā laikā šajā uzņēmumā izmantoju ļoti daudz un dažādas datorprogrammas. Viņas bija ļoti dārgas, katra pielāgošana, katra nianse, apmācība bija ļoti dārgas. Tad mūsdienās es skatos arī mūsu Latvijas uzņēmumi, gan Jumis, gan daudzi citi piedāvā tā saucamās demo versijas vispār pavelti, ja izmēģināt, ja kā mēs varam to informāciju, kas ir pieejama, apkopot, ja, jau skaitļus analizēt, ja piedāvāt jau analīzes rezultātus, ja, un skatīties, kā konkrētā lieta izmaina, ja, mums kaut kādus rezultātus. Ja. Tātad mārketinga informācijas sistēma, es teiktu, ir smadzenes jebkuram biznesam pareizi, ja, apstrādāta, un pareizi tālāk šo informāciju pielietot. Es domāju, ka tas atvieglo ļoti daudz mums no sasniegumiem. Jā, es arī, kad saviem studentiem mācu, ja tad bieži vien lielākai daļai studentu mārketings asociējās tikai ar to gala rezultātu, ja tām redzamajām skaistajām reklāmām, bet, kā es teicu, tad lielākais aizbergs ir šī tirgzinība, jeb zināšanas par tirgu. Un aizejot uz lielajiem uzņēmumiem, mārketinga nodaļām, jā, viņi ir spiesti sēdēt analītiskajās daļās un no rīta līdz vakaram analizēt informāciju, ja, nevis veidot kaut kādus, kā es saku, action daļu, ja, tad reklāmas un visu pārējo. Jā, par galvenajām lietām, ko tad mēs šajā daļā varam apskatīt, ir tiešām mērķa tirgus analīze. Tātad, kas tad ir tas, ja, kas pirks mūsu produktu? Kas ir tas, kas izmantos mūsu pakalpojumus? Kas ir tas, ja, kam būs interesanti gan klausīties par mums vai lasīt par mums un tā tālāk? Ja? Tātad mērķa tirgus noteikšana. Un ticiet man, ja es esmu tiešām tik ilgi tajā mārketingā, tad es varu pateikt vienu, ka viena produkta pircēji vai pakalpojumu lietotāji ir līdzīgi kaut kādās jomās.
es tādu ļoti primitīvu piemēru. Ja? Mani mārketinga, kā es jau teicu, es programmas direktori, mani mārketinga studenti, es jau cik gadus veicu aptauju, ja, kas ir viņu interesējošās lietas, 98% no viņiem dejo vai ir dejojuši deju kolektīvos. Saprotiet, tātad kaut kas viņiem ļauj radoši izpausties dejā, liek viņiem domāt, ka viņi būs mārketinga speciālisti. Ja? Tas tāds ļoti primitīvs piemērs. Ja, bet mērķa tirgus analīze, mērķa tirgus noteikšana ir ļoti svarīga. Jo tālāk, kā šie cilvēki domā, kā viņi pieņem lēmumus, es pat teiktu, ka galvenais, kas ir tas, kas viņam liek darīt to vai ne to, kāpēc viņš grib nopirkt to zirgu, kāpēc viņš grib izmantot šo pakalpojumu. Tātad ir kaut kāds šis impulss, kas viņam to liek. Un ja mēs to sapratīsim, tad tālāk viņu uzrunāt, tālāk atrast vēl tādus, kas pat paši nezin, ka viņam vajadzīgs zirgs, ja? Bet mēs viņu varam atrast un viņu varam uzrunāt. Vai drīzāk tā nejauši uzspiest uz tām lietiņām, kas pavērs šo viņa vēlmi izdarīt šo pirkumu vai izdarīt šo izvēli. Tāpēc mērķa pircēja analīze ir ļoti būtisks faktors mārketingā. Ja tad redzam gan tie jautājumi, no kurienes viņš nāk, kas viņu interesē. Protams, arī finanses, ja, tātad cik viņš ir spējīgs vienu lietu vai otru nopirkt. Ja, kādi ir kritēriji? Par kritērijiem mēs vēl nonāksim pie cenas, jo mārketingā tam ir ļoti liela nozīme. Ja, un šī lēmuma pieņemšana, vai kā es teicu, mēs varam atrast tās podziņas, uz kurām uzspiest, ja, lai mēs viņam palīdzētu pieņemt šo lēmumu par vienu vai otru lietu. Ja, ja mēs runājam tieši par zirgkopību, zirgu audzēšanu, ja, tad šis ir izteikts nišas produkts, jo skaidrs, ka visi pasaulē nepirks zirgus, un arī to mums nevajadzētu. Kā es, piemēram, saku, Rolex pulksteņa ražotāji, ticiet man, Dieva dēļ viņi negrib, lai visiem pasaulē būtu viņa pulksteņi. Ja? Viņi grib, lai viņu pulksteņi būtu tikai tiem, kas spēj to novērtēt, ja? Un kas spēj tātad nes šo pulksteni ar to cieņu, kādu viņi grib. Tāpēc nišas produkti ir, viņi ir tādi, varbūt sarežģītāki nekā masveida produkcija, bet tādā ziņā mums ir vieglāk izprast to motivāciju, kas liek tam cilvēkam tātad to zirgu iegādāties. Ja, protams, pakalpojumi, ja visi, kas saistīti ar zirgiem, tas ir vairāk masveida produkcija, ja, bet, protams, šeit atkal darbojās citi principi. Jā, kā es saku, tad šīs ir izteikti nišas produkts, prēmijuma auditorijas, ja, un redzam, kas tad ir tā galvenā mērķa auditorija, ja, tātad gan jātnieki, gan zirgu īpašnieki, mīļotāji, sportistu ģimenes, ja mēs paskatāmies ļoti bieži viena sporta veida cienītāji labprāt izprot arī citus sporta veidus, un viņiem daudz vieglāk viņus uzrunāt nekā cilvēku, kam vispār absolūti nav nekādas saistības ar sportu. Ja? Un visas šīs lauku un zirgu audzētavas kopienas. Jā, ja mēs runājam par patērētāju kā tādu, ja, tad jebkura šī produkta nākošo lietotāju vai pircēju, tad mēs visu šo darbu, ja, tad pēc uzvedības ekonomikas pamatiem varam sadalīt tādās 3 lielās grupās. Tātad, kā mēs iesākām runāt tirgus izpēte, ja, tad mēs analizēsim viņa uzvedību, analizēsim, kāpēc viņš iegādājās šo zirgu vai izmantoja šo pakalpojumu, kas bija tie
stimulējošie punkti, kas viņam lika izdarīt šo izvēli, ja, tad mēs mēģinām saprast, cik vēl ir tādu, kas varētu vēl papildus, ja, bet šeit ļoti svarīgi ir tas, ka, ja, piemēram, runājot par tiem pakalpojumiem, ja, nu tad man vieglāk vienkārši to būs pastāstīt. Ja tad cilvēks atnāca, izmantoja jūsu pakalpojumu, ja, tur izjādes vai vēl kaut ko un tā tālāk. Ja. Tieši arī ražošanas jomā šo bieži uzsver, ka viens ir dabūt mums jaunu pircēju vai jaunu pakalpojumu izmantotāju, bet otrs ir noturēt to, kas mums jau ir izmantojis. Tātad, lai viņš to darītu regulāri, ja? Un tas tad ir tā, ko mēs jau tikko pieskārāmies, tā attiecību veidošana. Jo, ja šis cilvēks spēs mūs novērtēt un nākotnē to darīt, ja, ar mums sadarboties, tad viņš tiešām, kā es saku, ir kā bezmaksas mārketinga speciālists mums. Šeit arī varu pastāstīt piemēru, gan diemžēl ne no zirgu jomas, bet arī tāds ļoti zīmīgs par attiecību veidošanu. Atceros, lekcijā stāstu tieši par šo tēmu, un viens puisis man tā bravurīgi saka, jā, bet tas nedara visiem biznesiem. Es saku, nu kāds jums ir biznes? Es nodarbojos ar mēbeļu ražošanu, ražojam dīvānus. Viņš saka, ir cilvēki, kas vispār dīvānus nekad dzīvē nenopērk nevienu, un ir cilvēki, nu, kas labi nopircis to vienu, diez vai viņš tur tuvākajā laikā ir gatavs pirkt šo dīvānu vēl. Es saku, nu labi, padomāsim tā. Tātad jūs pārdodat dīvānus, ja? Nu, tas ir tiešām tāds, nu, varbūt izsvērts ilgtermiņa pirkums, ja? Un tas cilvēks nopērkot vienreiz, nu, labi, nākošreiz varbūt pēc 10, 20 vai vispār nepirks. Tātad, ko mēs varam darīt, lai veidotu ar viņu attiecības? Man tas students saka, man nopircis viņu dīvānu, es viņu vairs redzēt negribu, lai viņš tur labi uz viņa guļ un sēž, jā, bet nu, ko es ar viņu tur attiecības tagad veidošu dīvānu nopērkot. Es saku, nu tad apsvērsim šādu lietu. Ja tad jūs pārdodat dīvānus, jā, viņš saka, jā, mums ir ļoti labi kvalitatīvi dīvāni ilgtermiņam, jā, tad no kvalitatīviem materiāliem un tā tālāk. Nu, un tad mēs tur aprunājam galvenās problēmas, kas dīvānu pirkšanā ir tātad dizains, krāsu toņi, materiāls un tā tālāk. Es saku, nu tad labi, varam darīt tā. Jums tagad atnāk pasūtītājs, kurš grib pasūtīt dīvānu. Ja, ko jūs varat darīt? Tad cilvēks, kas nodarbojas ar pārdošanu, aizbrauc pie šī cilvēka, novērtē, ja, interjera dizainu, kurā tas dīvāns atradīsies, novērtē krāsu, gammu, kas šim cilvēkam patīk, ja? Nu, un piedāvā risinājums. Ja šeit mēs piedāvājam šādus dīvānus, šādu krāsu izvēli, ja, ko jūs tad izvēlaties? Nu, tad šis cilvēks izdara izvēli, jūs viņam saražojat šo dīvānu, aizvedat, novietojat tai konkrēti, jā, vēl izmērus, protams, noņem visu, piedāvā tur arī to dizaina risinājumu. Nu, un tagad, nu, paiet mēnesis, jūs viņam pazvanat, nu, kā dīvāns kalpo, viss kārtībā, viss ērti un tā tālāk, ja. Pazvanat pēc pusgada, kā dīvāns vai viss kārtībā, viss ok, ja. Pēc gada, nu, labi, pēc 2 vairs nē, nu, pēc gada pēdējais, ja. Nu, var arī, protams, ilgāk, ja. Saprotiet, šis cilvēks liekas, nu, ko jūs tur izdarījāt, ja? Neko. Un ja mēs paskaitām visus šos jūsu apmeklējumus un tā tālāk ar vienu reklāmas kampaņu, tas noteikti izmaksās mazāk. Bet ko jūs iegūsiet? Kā es tikko teicu, bezmaksas mārketinga speciālistu. Ja šis pircējs, ticiet man, tajā laikā, kad jūs ar viņu esat šajās neformālajās attiecībās,
Ja viņam kāds blakus ieminēsies, es vēlos nopirkt dīvānu, viņš pilnā balsī bļaus, es zinu, kur tādu var nopirkt. Ja? Tātad viņš būs bezmaksas mārketinga speciālists. Un vēl tiešām ir pētījumi un pierādījumi, ka tad, ja arī šis cilvēks to dīvānu nenopirka, viņam kaut kas nepatika, tur formas jūsu vai materiāli vai vēl kaut kas, bet jūs visu izdarījāt līdz tam mirklim, ka jūs piedāvājat, ja? Un tad jūs godīgi pasakat, piedodiet, ziniet, tiešām mums nav tādu materiālu, ja? Tur mēs, piemēram, neražojam no ādas, vai mēs tur to un to, ja? Jā, bet, ziniet, es zinu, tur ir uzņēmums, kas šādus dīvānus piedāvā. Ticiet man, arī šāds cilvēks spēj šo novērtēt un ieteiks jūs visiem, kam vien var ieteikt. Tas tad arī ir tas attiecību veidošanas pamats. Un tāpēc es teicu, ka ne tikai pārdot par visām varēm, bet veidot šīs attiecības ir būtiskāk. Tiešām būtiskāk, un tas izmaksā daudz mazāk nekā tad, ja mēs vienkārši pierunājam to cilvēku. Jā, es teiktu, ka tieši, ja runājam tīri par akadēmisko jomu, tad ir ļoti daudz pētījumi par to, kad ieguvumi, nevis tikai par varām pārdodot, bet godīgi, paskaidrojot, godīgi pat aizsūtot pie konkurentiem un tā tālāk, ka ieguvums ir daudz, daudz lielāks nekā tad, ja mēs veidojam dārgas reklāmas kampaņas. Jā. Tātad šī uzvedības vadīšana. Jā, bet par vadīšanu kā tādu mēs vēl atgriezīsimies. Es arī visam ejot šeit cauri ik pa laikam pieminu šos konkurentus, jo skaidrs, kad konkurenti ir lieta, kā es saku, ar acu kaktiņu vienmēr ir jāredz, ko dara konkurenti. Tātad gan viņu piedāvājums, gan viņu cenas, gan viņu mārketinga taktika, bet mēs nonāksim līdz komunikācijai, un es par šo vēl jums pastāstīšu, ka, protams, kad, ja mēs redzam, ka tam konkurentam iet ļoti labi, tad burtiski kopēt viņa piedāvājumu nav labais tonis, bet mums Latvijā ir ļoti daudz šādu lietu. Es to saucu par pielipināšanos konkurentiem, ka mēs redzam, kad uzņēmumam ir kaut kāds labs produkts vai labs piedāvājums. Bieži vien mārketingā arī, vienam aiziet labi reklāma, tad es paņemu to viņa reklāmas būtību, ielieku savu produktu un tekstu un ceru, ka man arī aizies. Es vienmēr uzsveru, ka šis nav labais tonis tā rīkoties. Mēs konkurentus vienmēr varam izmantot kā savus skolotājus. Un meklēt to savu īpašo, atšķirīgo nišu, kuru mēs attīstīsim. Un tādā veidā mēs ar konkurentiem būsim sadarbības partneri, nevis ienaidnieki. Un tieši šī atšķirība arī ir tā, kas mārketingā ir ļoti svarīga. Runājot par to pielipināšanos, lai būtu skaidrs, es nedaudz atgriezīšos, izstāstīšu, piemēram, Latvijas piemērs. Varbūt arī jūs pērkat un lietojat nevis Hanzas Fazer maiznīcas kefīra maizi. Esat tādu noteikti redzējuši. Starp citu, līdz kefīra maizei baltmaizes patēriņš Latvijā ļoti kritās, un viņi nevarēja nekādi apturēt. Un tad Fazer izstrādāja šo kefīra maizi, kas varētu teikt tādu apvērsumu maizes biznesā izveidoja, un baltmaizes patēriņš paaugstinājās. Un redziet, kā konkurenti ļoti ātri
šo situāciju izmantoja, cits godīgāk, cits negodīgāk, ja Latvijas maiznieks izveidoja savu jogurta maizi. Nu, labi būtu tā jogurta maize, bet viņi gan kukulīša formu nokopēja, gan iepakojumu nokopēja, gan tekstu to ar zilajiem burtiem un šriftu pilnīgi nokopēja. Un to es saucu par pielipināšanos. Tātad mēs nevis ejam savu ceļu, bet kopējam konkurenta veiksmīgo, ja, šo ceļu. Tādā veidā, nu, esam negodīgi. Latvijā, diemžēl, ik pa laikam, ja. Jā, pēc tam, starp citu, Hanzas maiznīca arī sāka ražot tieši kefīra maizi, tikai, nu, viņi tos kvadrāta kukulīšus savus veidoja, nu tad tur tā. Jā, es runāju ar patentu valdi, diemžēl šādu nosaukumu kefīra maizi nevar patentēt, jo kefīrs ir produkta veids, un to nevar patentēt. Ja, mēs varam patentēt visu, kas ir kā nosaukums, bet kas nav produkta veids. Ja viņi tur būtu, es nezinu, izveidojuši tur, nezinu, kaut kādu mežmaļu maizi, ja, kas mežmaļi ir vienkārši nosaukums, jā, bet nav produkta veids. Jā, nu tad tur ir tā problēma, ka tur tad to vairs nevar piereģistrēt. Es nedaudz tiešām tikai ieskicēju lietas, varbūt kādreiz kaut kur noderēs, ja, tad par pētījumiem digitālajā vidē, jo nu, mēs arī zinām, ka, ja mums kaut ko vajag, mēs ļoti ātri Google mātē to atrodam, ja? Tāpēc arī pētījumi digitālajā vidē arī var būt. Ja? Nu, viens, kā es teicu, mēs mērķa auditoriju varam pētīt gan ar aptaujām saviem klientiem, ja? Veidojot viņiem aptaujas, ceļš tie, kas mūsu pakalpojumi jau ir izmantojuši, jā, iedodam nelielu tur aptauju, jā, par to, kas patika, kas nepatika, ko gribētu savādāk un tā tālāk, jā, un arī paprasot, ja kaut kādus šos demografiskos faktorus, ja kāda ir hobija, intereses un tā tālāk, tātad, lai saprastu savu patērētāju. Bet otrs veids ir tiešām šie digitālie pētījumi. Jā, nu, šie tādi, ko mēs paši varam izmantot, ja, nu varbūt visi šie consumer barometru un similāri web ir varbūt vairāk globālāki, bet Google trendu mēs diezgan labi paši varam izmantot. Es te tādu piemēriņu ieliku vārdiņu zirgi, ja? Nu, es paņēmu Latviju, ja, pēdējās 30 dienas, ja? Un ieliku, cik Googlē vai vispār internetā ir meklējumi ar šādu atslēgas vārdu, ja? Un tad varam paskatieties, ja, tur jūlijā, ja, kā tur meklējuši. Es teiktu, ka saliedzinoši daudz priekš Latvijas, ja, bet jau mēs varam visus, piemēram, zirgu izjādes ielikt, ja, vai zirgu barība, vai vēl kaut ko, jebkuru no šiem atslēgas vārdiem un paskatīties, ja, un te ne Latvija, bet, piemēram, Rīgas reģions, ja, vai jebkuru pilsētu vai novadu, ja, un paskatīties, kā cilvēki šajos reģionos, ja, tad meklē konkrētu lietu. Jā, nu, Google trends ir tiešām tāds ļoti veiksmīgi izmantojams un varam saprast, ja, tad ar cik tad tiem cilvēkiem, ja, tad varam rēķināties, kuri tad meklē konkrētu lietu. Jā, protams, ja mums ir sociālo profili, tad visi šie analītika atskaites, ja, tad ja mēs vienalga vai nu veidojam blogu, vai nu veidojam profilu, vai mums ir mājaslapa, ja, tad varam analizēt visu, kas ir iespējams. Kādreiz, diemžēl, Meta, jeb Facebook īpašnieks piedāvāja bezmaksas analītisko, ja, tagad viņi prasa par to naudiņu, jā, un tā naudiņa nav liela, bet, nu, tomēr ir. Kādreiz tiešām varēja paanalizēt un paskatīties, kā tas viss izskatās tiešām no
digitālās vides skatījuma, ja, tātad cik tur, piemēram, noklikšķināja uz mūsu kaut kāda šī vēstījuma, ja, kādi ir komentāri. Par sociāliem mēs vēl parunāsim, ja, nu tur ir atsevišķas lietas, kas jāņem vērā. Protams, sekotāju skaits, ja, kam tad interesējam mēs un kas vēlas par mūsu darbību izteikties, ja. Tāpat dalīties man patīk, ieteikt un tā tālāk. Jā, nu, nonācām pie trešā mūsu satura punkta, ja, tad par mārketinga galvenajiem uzdevumiem. Jā, nu, es teiktu, ka mārketinga īsākā definīcija ir patērētāju vēlmu apmierināšanas rezultāts gūstot peļņu, ja, tad mums vajadzības ir jāapmierina tā, lai mēs varam no viņām iegūt peļņu. Bet, lai tas veiksmīgi notiktu, ja, tad mums vajadzētu mārketinga atbildēt uz 4 galvenajiem jautājumiem. Ja. Ko tad tas mūsu patērētājs vispār vēlas? Ja, kas ir tās lietas, par ko viņš būtu gatavs maksāt, ja, un iegādāties, ja, par kādām cenām tad mēs to varam pārdot, vai drīzāk par kādām cenām tas patērētājs šo vēlmi ir gatavs apmaksāt. Kāda ir viņa tā vēlēšanās, ja? Kur un kā to pārdot? Ja, lai tiešām tas patērētājs būtu gatavs to iegādāties. Nu, un tā tirgvedība, jeb tā mārketinga, tā redzamākā daļa, ja, tātad kas tad mums palīdzēs to patērētāju uzrunāt, kas palīdzēs viņu pierunāt, kā mēs ar viņu to draudzību varam veidot un tā tālāk. Ja? Nu, šo mārketingā sauc par mārketinga mix, jeb 4P, jo angliski visi product, price, place, promotion sākas ar burtiņiem P, bet tiešām es teiktu, ka no tās akadēmiskās terminoloģijas iesim prom, šeit ir 4 galvenie uzdevumi. Tātad ar tirgus izpētes palīdzību saprast, kas ir mūsu patērētājs un ko tad viņš vēlas. Ja? Un cik viņš ir gatavs par šo maksāt, lai šo viņa vēlmi apmierinātu, kur un kā iegādāties, ja? Un kā tad mums palīdzēt viņam izdarīt šo izvēli. Ja? Tad 4 galvenie uzdevumi. Nu, sāksim ar pirmo, ar precīti. Prece ir pilnīgi viss, ko var pārdot. Ja, tad šeit nav kaut kāda rāmi, kur mēs varam ielikt, ja, ka tā ir prece un tas vairs nav prece. Zinām, mūsdienās prece ir pilnīgi visa, ja, arī intelektuālais īpašums, zinām, kas varbūt vēl gadus 10, 20 atpakaļ, ja, tika uzskatīts par kopējo īpašumu. Tātad viss, ko mēs varam pārdot, mēs varam uzskatīt par preci. Jā, nu šogan es tādu tīro teoriju ieliku, bet šim varētu teikt ir tāds būtisks, šim ir tāda būtiska loma mārketingā. Ja mēs preci uzskatām par vienu veselu, tad no mārketinga viedokļa redzam, ka precei, ja ir pamatvērtība, ja tā, kas ir vidū, un tad ir vēl tā saucamās pievienotās vērtības. Un tad, ko patērētājs vēlas? Vai viņš tikai grib to pamatvērtību, vai viņš tomēr lielāku uzsvaru liek uz tām pievienotajām vērtībām? Tāds klasisks piemērs ir brilles. Ja? Es eju, labi, ne uz veikalu, bet uz aptieku eju, vai uz aptikas veikalu, tā pareizāk būtu, nopirkt brilles. Kāda ir pamatvērtība manām brillēm? Tātad, lai es ar viņām varētu izlasīt.
Bet, ja man būtu svarīga tikai šī pamatvērtība, ticiet man, tad es aizietu uz Rimi un nopirktu tur tas statīvs pa €1,50, ja laikam stāv, nopirktu, paskatītos, ar kurām es varu izlasīt, un tās arī nopirktu. Bet, diemžēl, vai par laimi, šī pamatvērtība, jā, man ir svarīga. Un es tomēr ņemšu vērā, ja? Bet man tomēr ir svarīgākas lietas, ka šajās brillēs tomēr man ir ļoti būtiskas, ja? Kā te ir, piemēram, preču zīme, nu labi, brillēm varbūt man nav svarīgi, kas viņas, kaut gan arī mēs skatāmies, piemēram, lēcu kvalitāti, ja, vai viņas ir Kodaks ražojis, vai vēl tur kāds, ja, tomēr jau būs man šī preču zīme. Jā, bet man būs ļoti svarīga, piemēram, lieta dizains šajā gadījumā, ja, ko es izvēlēšos. Ja, tad redziet, man pamatvērtība, jā, es viņu neatmetu, bet man viņa tomēr nav tik būtiska, ja, kā tikai viena lieta, pēc kā es šo preci izvēlēšos. Ja, piemēram, tāda lieta kā kvalitāte. Ļoti labs piemērs ir 2 pulksteņu veidi. Ja? Rolex pulksteņi un dizaina pulksteņi, piemēram, tur Versace, Armani vai vēl kaut kas. Ja Rolex pulksteņa kvalitāte būs precizitāte, ilgtspējība, izturība, un tā tālāk. Ja? Tad mēs to uzskatām par kvalitāti, ka tam ir jābūt šiem pulkstenim. Bet iedomājieties lielu modes dāmu, kura vēlas sev iegādāties Versace pulksteni. Viņai būs svarīga ilgtspējība un precizitāte. Bieži vien šiem dizaina pulksteņiem pat nevar saprast, ko viņš rāda. Ja? Galvenais, lai viņam būtu tā gada trends, kurš arī labi iztur 1 gadu, jo nākošajā gadā viņa grib pilnīgi citu modernāku dizainu. Tad redziet, viens produkts, bet dažādām mērķa auditorijām paredz citas kvalitātes prasības. Tāpēc mums arī jāpēta atkal atgriežoties šo mērķa auditoriju un viņas izpratne par to, ko viņš šajā precē grib redzēt. Kas tad ir tas, kas viņam ir būtisks? Ja? Vai man tikai izlasīt tekstu, vai arī saprast, kā es ar šīm brillēm izskatīšos, ja? Nu, varbūt arī svarīga kvalitāte, ja es bieži, šīm mazāk, bet uz saules brillēm regulāri apsēžos, pasēžu, ja, lai arī viņas būtu izturīgas. Jā, bet redziet, ir vēl viens slānis. Starp citu, ļoti daudzi speciālisti uzskata, ka tam pēdējam slānim ir ļoti liela nozīme, un ceļš pakalpojuma jomā ļoti liela nozīme. Tas ir servisa slānis tā saucamais. Ja? Nu, protams, te ir pamata lietas, tur piegāde, uzstādīšana, ja, ko mēs gribam redzēt bieži vien tādā preču jomās, kā tur mēbeles un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par pakalpojumiem, tad tieši šeit apkalpošana, sadarbība un tā tālāk ir tas, kas šai precei pievieno šo vērtību. Starp citu, ir speciālisti pārdošanas jomā, kas uzskata, ka mēs bieži vien ceļš tādos kaut kādos specifiskos produktos izvēlamies nevis preci, bet mēs izvēlamies pārdevēju. Tātad tas, kurš man piedāvā šo preci. Un tam ir lielāka vērtība nekā šai precei šeit iekšā. Ja, tāpēc tieši runājot par šo apkalpošanas servisa slāni, jā, arī ir tāds redzējums, ka viņu ir visgrūtāk kopēt. Ja, kad mēs preci mūsdienās
vienalga, kas tas būs, jā, nu labi, tur ir šīs patenta un visas tiesības, kas aizliedz, ja, tur pilnīgi kopēt, bet, kā es tikko stāstīju par šīm maizēm un visu, mēs nokopēt varam diezgan precīzi, ja, tur drusciņi atšķirot, ja, mums arī likumdošana to neaizliedz, bet šo servisa slāni, apkalpošanu un tā tālāk, mums jau liekas, nu jā, nu kas tad tur es būšu laipnas un tā tālāk, ja, tad viss būs kārtībā. Nē, izrādās, kad šo nokopēt ir visgrūtāk. Es kā piemēru minu, nu tagad jau tas gan ir aizgājis piemērs, bet nu tāds ļoti zīmīgs. Viens no pirmajiem, nu, tas gan ir otrais, pirmais tirzniecības centrs Latvijā atvērās Dole, otrais bija Mols. Un Molā pirmajos gados atvērās Stendera veikaliņš, ja, kas bija unikāls tieši apkalpošanas jomā, tāds Latvijā. Kā es saku, cik no apkārtējiem veikaliem no viņiem nokopēja šo apkalpošanas kvalitāti? Neviens. Ja, tad produktu saražot mums ir vieglāk kopējot nekā apkalpošana. Tāpēc šai lietai ir ļoti, ļoti jāpievērš uzmanība. Ja tad mums, kā es teicu, ir šie pievienotās vērtības slāņi, un mums ir ļoti svarīgi saprast, kas tad ir mūsu produkta pievienotā vērtība, ko tad tas pircējs izvēlēsies. Ja? Es tad drusciņu varbūt aizliekšu uz priekšu, man tad vieglāk būs pastāstīt. Jā, te gan šo es slaidiņu ieliku runājot par cenu, bet šeit mēs varam salikt šīs abas lietas kopā, tātad šo pievienoto vērtību un preces vērtību. Ja tātad produkta vērtība ir labumi pret izmaksām. Ja, un es tikko stāstīju par tiem labumiem, kas ir papildus vērtībai. Jā, protams, ir šie funkcionālie labumi, ko es tikko stāstīju par brillēm. Mani funkcionālie labumi brillēm ir ar viņām tiešām redzēt, skaidri redzēt, izlasīt un tā tālāk. Ja? Un tā pievienotā vērtība ir šie visi emocionālie labumi. Ja? Un šis ir tas, kas tad arī nosaka tās mūsu preces vērtības pieaugumu. Ja no vienas puses pircēja izvēli par labu mūsu precei, bet no otras puses viņa vēlmi par šo preci samaksāt. Un tāpēc arī stāstot par preci, es teiktu, jā, mēs neaizmirsīsim funkcionālos labumus. Jā, ar tām brillēm var redzēt labāk un izlasīt labāk, bet šeit būtiski ir tiešām uzsvērt šos emocionālos labumus. Jā, tātad, ko es iegūšu? Es iegūšu kvalitāti, es iegūšu īpašu dizainu, es iegūšu, piemēram, pakalpojumu emocionālu baudījumu, ja, kas man ļaus, ja, tātad, būt tur, nezinu, savienojumā ar dabu, ja, un tā tālāk. Ja. Tātad es šeit nevis stāstu par produktu, bet stāstu par to, ko es no šī produkta iegūšu. Jā, šeit gribētos gan drusku akadēmiski parunāt. Es domāju, ka visi kaut kur ir dzirdējuši par tādu zinātnieku kā Maslovu. Nu, Maslova piramīda ir visa mārketinga pamatā. Ja atceramies Maslova piramīdas būtību, ja, tad ir šie vajadzību slāņi. Pirmais ir fizioloģiskās vajadzības, ēst, dzert, silti, ērti un tā tālāk. Nākošais mums ir drošība, tad ir socializēšanās, ja, atzīšana. Ja. Nu, socializēšanās saprotam, ka mēs gribam būt daļa no sabiedrības, nevis atstumti, ja? Tālāk atzīšana, ja? Tad mūsu panākumu un pēdējais ir pašapliecināšanās. Šo ļoti vajadzētu atcerēties viena iemesla dēļ, jo
augstāku vajadzību mēs ar savu produktu apmierinam patērētājiem, jo viņš vairāk pievērs acis uz cenu. Tas tiešām nav par jūsu jomu, bet es ātri izstāstīšu vienu ļoti zīmīgu piemēru Latvijas tirgu, tieši runājot par šo produktu. Esat varbūt paši lietojuši vai redzējuši, dzirdējuši smiltenes piena produktus, piena spēkus. No kā ražo piena spēku? No sūkalām. Ja? Ja mēs paskatāmies, sūkalas ir kanalizācijas produkts, kā es saku. Ja? Jo es zinu, man liekas, Preļu piens, ja nemaldos, kaut ko ražo kaut kādu sauso barību no sūkalām un kaut kur, bet lielākoties viņu attīra un lai kanalizācijā. Ja? Bet smiltenes piens, saprotot, ka šajā produktā ir ļoti daudz olbaltumvielas, kuras vēl jātīra, lai kanalizācijā varētu izliet, viņiem radās ideja par šo piena spēku. Bet interesanti, tas man patika, šis domu gājiens. Kā skan vārds olbaltumvielas? Tā, ja? Bet ja mēs pasakam proteīns, tad tas ir pilnīgi no citas operas, kā es saku. Ja? Ja? Un viņi šo produktu palaida tirgu kā galveno proteīnu avotu, kam? Tiem, kas apmeklē sporta zāli. Ja? Un šeit nevis piedāvā pārtikas produktu, ja, lai uzturētu olbaltumvielu līmeni organismā, bet produktu sešpakas veidošanai vīriešiem. Ja? Un tad visas meitenes būs viņu, viss būs apliecinājušies, pašapliecinājušies un tā tālāk. Ja? Un redzam, cik tas sūkala produktiņš veikalā maksā kaut kur eiro ar kapējkām. Ja? Kā es saku, puiši maksā eiro ar kapējkām par produktu, kas ir kanalizācijas produkts, ja? Tikai tāpēc, ka viņi var pašapliecināties. Tas ir ļoti zīmīgs piemērs, kā mēs šos emocionālos labumus produktā atrodam. Tātad nevis to, kas ir funkcionālie labumi, bet tie, kas ir emocionālie labumi. Tātad, ko mēs iegūstam no šī produkta, kad viņu lietojam. Labi. Mēs vēl pie šī atgriezīsimies, ja? Tātad nedaudz par pozīciju, starp citu par pozicionēšanu. Es jau jums iesāku gan runāt, ja? Tātad mēs varam divējādi savu produktu pakalpojumu piedāvāt tirgu. Viens ir tad, kad mēs, kā es jau stāstīju, pielipinamies. Mēs redzam, ka mūsu jomā, kurā mēs darbojamies, ir tirgus līderi, un mēs vienkārši izmantojam viņu taktiku, viņu produktu līdzību, kā es teicu, gan pēc nosaukuma, gan formas, gan piedāvājumu, vienkārši pielipinamies šiem līderiem klāt. Kā es teicu, tas nav aizliegts pēc likumdošanas, ja mēs tur izmainām, kā arī ķīnieši dara, ja? Panasonics nevis nobeidz ar anglisko C, ja? Bet ar X ieliek, ja? Un tas ir cits produkts, tikai tas nosaukums ir tāds. Es atceros, ja bija tāds skandāliņš starp Dobeles dzirnavnieku un Maksima. Ja? Maksimas produktu Optima līnija tiek iekrāsotais oranžās. Tad, laikam, viņiem nav, es nemaz nezinu tās Optima līnijas, bet atcerieties, bija tāda oranžā krāsā viss. Ja? Bet viņi nolēma, ka Miltus Optima līnija viņi iepakos zaļajā krāsā. Ja? Tajā zaļajā krāsā tieši kā Dobeles dzirnavnieka milti. Ja? Un skaidrs, ka itsevišķi ja vīru aizsūtam uz veikalu. Viņš atšķir, zaļā paka ir tas, ka mājās izlasa, ka tas nav Dobeles dzirnavnieks, bet Optima līnija, ja? Tad varbūt sieva ievēro. Jā, tā kā arī, starp citu, ļoti daudzi ilgu laiku pat neatšķira to jogurta maizi no
kefīra maizes. Jā, to sauc par, kā es jau minēju, oficiāli to nesauc tā, bet es to saucu par pielipināšanos, ja, kad mēs pielipinamies tirgus līderim. Bet pretējo ceļu sauc par pozicionēšanos. Tātad mēs nostājamies pozīcijā pret visu tirgu. Mēs veidojam savu vietu, savu stāstu, bet tad es arī runājot par komunikāciju, par šīm lietām vēl pastāstīšu. Tātad, kā veidot to atšķirīgo, ja tad mēs, atgriežoties jau no manas stāstītāja, ko es jau minēju, piemēram, par to pašu vietu. Ja? Mēs nenākam visi no viena. Jā, mēs nākam no Latvijas, bet nenākam no viena ciema, mēs nenākam no vienas meža malas un parka daļas un tā tālāk. Mēs nākam katrs no savas. Ja? Un mēs varam veidot šo stāstu par sevi, būt atšķirīgi, būt īpaši. Ja? Jā, mums nebūs tā izpletnlēcēja, kas mūsu baznīcas tornī tur pakarāsies 2 stundas, bet ticiet man, šādas nianses var atrast. Jā, tad mēs pozīciju veidojam gan pret konkurentiem, nu tas ir galvenais. Jā, varam arī pēc produkta klases, ja, tad vieni strādā ar ļoti ekskluzīviem, ja, tātad produktiem un es tiešām atvainojos, es kaut ko ne tā pasaku par zirgiem, man ļoti grūti, es ļoti mīlu dzīvniekus, bet es tik dziļi tajā iekšā ne. Bet es arī domāju, ka arī zirgi ir dažādi, ja? Tad gan pēc klases ir īpašie, kas ir ļoti augsta ranga sporta zirgi, ir zirgi tur, nu, varbūt vietējām kaut kādām izklaidēm un tā tālāk, ja? Tad mēs arī šeit varam veidot, tad nevis visi būs, ja mēs visi būsim Rolex pulkstiņi un īpaši, es nezinu, kādi tur zirgi augstākās klases, nu, tas vairs nebūs, jo mēs arī paši esam gan pēc rocības, gan visā citādi atšķirīgi. Tāpēc arī šeit mēs šo pozīciju varam izvēlēties, kurā mēs konkrēti darbosimies. Ja? Nu, arī tad meklēt tās konkrētā produkta šīs īpašības, īpatnības un tā tālāk, ja? Ja, tad patērētāju kategorija tad uzreiz mums būs pretī, ja? Un arī apmierināsim šīs patērētāju vajadzības, kas ir tieši konkrēti mūsu. Es saprotu, ka man ir jau drusciņi jau pārvilku laiku, ja? Labi, tad uztaisam nelielu kafijas pauzīti un tad turpināsim. Recording stopped.